dārzeņu buljons ir vārījies nu jau stundu, tad es varu turpināt gatavot cēņu bieziņu zupu. Nokāsīšu buljonu. Šie biezumi nebūs vajadzīgi. Dārzeņu buljonam neizmanto šos biezumus. Man būs vajadzīgs tikai šķidrums. Kaltētās baravikas ir kārtīgi izmēcēts. Smaržo vienkārši ļoti garšīgi. Es noliešu šķidrumu, kas man būs vajadzīgs pēc tam. Tagad apcepšu svaigās baravikas kopā ar sīpoliņu un ķiplociņu. Es parasti gatavojot izmantoju zilos sīpolus, jo tie man labāk patīk pēc garšas. Tie nav tik intensīvi, nav tik spēcīgi. Un maigajai krēmzupai tie noteikti ir piemērotāki. Tad vēl nedaudz ķiploku. Tas arī pastiprina garšu. Un čilī pipariņu. Stānas izkausēšu sviestiņu. Baravikas vislabāk ir apcepts sviestā vai arī cauraugušas gaļiņas taukos, ko es darīšu pēc tam, kad gatavošu sēņu pīrāgu. Kamēr sviestiņš kūst, sakapāšu kaltētās un izmērcētās baravikas. Sviests ir izkusis, likšu apcepties sīpolus. Izmantojiet šo sēņu laiku, kad sēnes ir ļoti daudz mežos. Ja tas ir bagāts olbaltumvielu avots, kad sīpoliņi ir nedaudz apcepušies, tiem pievienošu sēnes. Tagad kādu laiku svaigās baravikas cepsies, tad es turpināšu vārīt dārzeņu buljonu. Tam klāt pievienošu šo te kaltēto sēņu ūdeni un arī pašas kaltētās sēnes. Un starp citu, kaltētās sēnēs olbaltumvielu saturs ir daudz lielāks nekā gaļā un olās. Pielīkšu nedaudz sāli. Sāli noteikti vajag pievienot pēc garšas, kā katram labāk patīk. Pagaidām sāli vairs nelikšu, jo to jebkurā gadījumā var pievienot pašās beigās. Bet tur jūt to čili. Sēnītes ar sīpoliem ir apcepušās, tās pievienošu zupai. Tagad zupiņu pavārīšu. Tā, lai savienojas visas šīs garšas, gan apceptie sīpoli, gan apceptās svaigās baravikas, gan arī kaltētās. Strūdele ir cepusies pusstundu. Es pārsmērēšu to ar sviestu, jo var redzēt, ka viņa jau ir tāda viegli brūna. Strūdeli vēlreiz apsmērēšu ar sviestu, tad, kad to izņemšu ārā. Vēl 15 minūtes jāpacep. Un tad jau būs gatava. Zupiņa ir uzvārījusies, tagad es to sablenderēšu. Ļoti labi garša. Vēl var just čilī piparu. Nu jau zupa sāk izskatīties pēc krēmzupas. Tagad pievienošu aptuveni 200 gramus saldo krejumu. Nu arī krāsa zupai būs tāda krēmīga, jau gaiša. Zupu uzkarsēšu, un tad jau tā būs gatava. Tad ir jāļauj zupai nedaudz atzist, lai viss sastāvdaļas labi ievelkās. Zupiņa tiešām fantastiski. Ja tās draudzenes zinātu, kas viņus sagaida, viņas jau sen būtu šeit. Un tagad to nolikšu maliņā, lai tā kārtīgi ievelkās. Tad, kad zupiņa ir nedaudz padzisusi, tai pievienošu jums solīto vīnu. Vīnu vajag tikai nedaudz. Tas pastiprina garšu, un to noteikti vajag liekt, tā, ka zupa ir nedaudz jau padzisusi. Un zupai var izmantot gan baltvīnu, gan arī portvīnu tikpat labi. Es šoreiz pievienoju baltvīnu. 45 minūtes ir pagājušas, un strūdele, es domāju, ka būs gatava. Spriežot pēc fantastiskās smaržas, brūnuma. Protams, tas jāskatās kāda ābola, ja tie ir skābi un cieti āboli. Strūdeli noteikti vajag pacept ilgāk, līdz pat stundai, varbūt pat stundu un 10 minūtes. Tagad vēlreiz to pārsmērēšu ar sviestiņu.
Un tad vajag, lai tā nedaudz atdzistu. Strūdeli var ēst gan karstu, gan augstu. Klāt tai var pasniegt gan vanīļas mērci, gan balto saldējumu. Es strūdeli draudzenēm pasniegšu karstu ar vanīļas mērci, kur esmu jau uzvārījusi. Zaglīgi soļi un kaķis ar tiem vienā ritmā. Zaglīgi soļi un kaķis ar tiem vienā ritmā.